mistiska migla ir ap tavu pavisam neseno precēšanos. Es domāju, varbūt tā pauze ar to saistīta ir. Nē, it nemaz nē. Bet vai tu esi papildinājis Latvijas to publisko telpu ar vēl vienu mūziķu ģimeni, ja tos vīrs ir pavisam no citas sfēras? Vispār vīrs ir no mūziķu ģimenes, bet viņš, diemžēl, neizmācījās mūzikas skolā, un to viņš tikai tagad saprata, cik daudz tas būtu viņam devis. Tevā iespējā? Jā, bet principā viņam mūzika patīk, un viņam hobijs ir veidot mūziku, un tēt viņš ies uz kursiem, un ir jau pāris man dziesmas taisījis, kas jau arī ir ierakstītas. Kāpēc tu nesaki komponējis? Tāpēc, ka komponēšana kaut kas pavisam cits, kā veidot pašu dziesmu. Tu sanāk, ka tas bijis dienesta romāns? Nē, nē, īstenībā, es nezinu, es to saucu īstenībā par tā kā skaistu likteņu, jo principā mēs abi dzīvojam blakus ciematā Bauskā. Mums abiem otrā personas koda daļa ir vienāda. Jā, es arī biju šokā. Otrā daļa? Otrā daļa. Jā, es arī. Tas pēc pilsētas. Nē, tas ir pēc pilsētas. Principā, jā. Esmu dzimus Dobelē, viņš it kā Bauskā dzimis, bet, es to dēvēju pa likteni. Kā tad jūs iepazināties? Kā iepazināmies, Bauskā ir tāds tā kā naktsklubiņš, vai kā to nosaukt, viens vienīgs jau nu bija, un es tā no pirmā skatiena vienkārši ieraudzīju, vai... Ko viņš darīja? Neko. Neko viņš stāvēja, tu gāji? Stāvēja, un es gāju un ieraudzīju. Nē, īstenībā es pat nezināju, kā viņu sauc, vispār no kurienes viņš ir. Es viņu pirmo reizi dzīvē ieraudzīju, bet bija laba lieta, ka man draudzene īstenībā viņu pazina, un te es noskaidroju vārdu uz vārdu, un tad es draugos viņu katru dienu skatījos un visu pasūtīju statistiku, lai redzētu, vai viņš uz mani arī aplūko. Tā var pasūtīt statistiku? Tas ir jauni. Nē, varēja draugiem LV portālā. Un tad viņš to pamanīja? Jā, viņš man arī iemīlēja no pirmā skatiena. Tikai atšķirībā no viņa, tu viņu meklēji, viņš tevi nē. Es it kā nemeklēju, es nezinu, kāpēc, bet ir tāds teiciens, nevajag princi meklēt, viņš pats tevi atradīs laikā, kad tu vismazāk to gaidīsi. Un tad bija tāds, ka es ienācu tāds klikšķis, un mēs abi saskatījāmies, un, protams, es jau to, kad viņš katru dienu domāja par mani uzzināja tikai pēc gadiem 4, ka iznāca no okartas skatuves. Bet klīst tādas runas, ka jūs tā pazīšanās pirmajā brīdī, tiem preses izdevumiem, kas labprāt fotografē tādas jaunizveidotas pāris, bija ļoti grūti jūs noķert. Vispār jā, jo es nezinu, kāpēc, bet arī laikam tam es cauri gājis arī tie paši komentāri un viss pārējais, ka cilvēki mēdz būt ļauni un likt visādas ļaunās acis un tā, ka bija tāds periods, kad dzīvē vienkārši neveicās nekur. Es ceru, ka tu vairs nelasi komentārus. Es nelasu, bet tad, kad izlasu, man pilnīgi raudāt gribās. Laikam es veca palieku un kaut kā pie sirds dziļi ņēmu, jā, un tad es domāju tā, ka labāk ir neko nevienam nezināt, pats laimīgāks būsi. Gredzens ir pirkstā, un tad, lūk, esam... Bet par gredzenu pirkstā skaties, tu esi pārgājis vīru uzvārdā, bet visi tevi tomēr zina kā Sabīna Berezina. Kā tu ar to šodien sadzīvo? Nezinu. Man īstenībā ir tā, ka es devu to... jāvārdu. Nevis jāvārdu, bet, kā saka, piekritu ņemt vīru uzvārdu, jo tas ir tā kā vīrietim arī pagodinājums. Bet uz skatuves jau paliek tā pati Berezina, lai gan tagad man būs neliels koncertiņš. Pirmoreiz ieraudzīju afišu, ka tur ir rakstīts mans vārds un vīru uzvārds. Un varbūt daudz cilvēku nesapratīs, kas tā par tādu dziedātāju, bet es ceru, ka cilvēki atnāks. Mēs vismaz tagad tev būsim pareklamējuši. Jā. Tad uz skatuves tu paliec Berezina, jā, bet papīros, dokumentos visur es vīru uzvārdā. Es arī īstenībā esmu no tiem, kas uzskata, ka ir jāpāriet vīru uzvārdā, jo tas ir tāds solis. Solis, kas vīrietim paceļ pašapziņu. Jā. Sabīne, tagad iztēlojies. Cilvēks, kas ir šobrīd tavā vecumā, visticamākais nodzīvos līdz 100 gadiem. Tas nozīmē, cik gados jūs apprecējāties? 25? 26 gadi. Tas nozīmē, ka vismaz nākamos 74 gadus tu dzīvos kopā ar to pašu cilvēku. Kā tu redzi šos 74 gadus kopā? Pavisam jautrs. Ar bērniem, ar mazbērniem. Un mēs abi divi esam tik pozitīvi, ka, man liekas, mēs atradīsim jebkurā brīdī, jebkurā laikapstāklī, ko darīt un pavadīt jauku laiku. Un tad ir pagājuši 50 gadi no šī brīža. Kāda ir tava ikdiena? Futūrists.
Adīt zeķis mazbērniem. Bet tagad, kad tev ir garlaicīgi, tu taču neādi zeķis, ko tu dari? Es personīgi visu kaut ko daru. Es braukājos apkārt, mēs braucam visu kaut kur skatīties vietas Latvijā, arī citur ārzemēs un blakus kaimiņos. Un tā, visu laiku kaut kā pādām, un arī zinu to, ka mums patīk abiem sports. Mūzika, ka mēs abi sportosim, varbūt es 50 gados novošu pa kalnu. Visu raidījumu skaties STV1 un aplikācijā Shortcut.